8. nodaļa – Mana vieta. Nākošā diena bija svētdiena. Apmeklēju Miss Ratklifas rīta dievkalpojumu, kas tika noturēts garā, šaurā telpā pirmajā stāvā. Bija ieradušies apmēram 25 cilvēki, vairākums sievietes un bērni. Bērnu grupa nodziedāja dažas dzīvas dziesmas arābu valodā. Ievēroju, ka viena no tām bija Jēzus mani mīl, to zinu gan, arābu valodā. Tad angļu policists uniformā stāstīja, cik svarīgi ir katru dienu lasīt Bībeli. Viņa vārdus arābu valodā tulkoja kāds arābs, kas, kā likās, arī ir policists. Tajā pēcpusdienā uzrakstīju garu vēstuli mātei, aprakstot savu ceļojumu un pirmos iespaidus par Jeruzālemi. Nolēmu, ka no šīs dienas es viņai rakstīšu vismaz reizi nedēļā. Aizrakstīju arī Valborgai, Kristīnai Sonderbijai un mācītājam Rasmusenam, sniedzot viņiem savu jauno adresi. Nākošajās dienās es sāku iedzīvoties jaunajos apstākļos, atzīstot vajadzību pēc sistēmas savā ikdienas Bībeles lasīšanā, sadalīju Bībeli 3 atšķirīgās daļās. Vēsturiskās grāmatas no 1. Mūzus līdz Esteres grāmatai, poētiskās un pravietiskās, kas sevi ietvēra pāri palikušo veco derību un jauno derību. Katru rītu es iesāku dienu ar lasījumu no jaunās derības. Dienas vidū lasīju vēsturiskās grāmatas un dienu noslēdzu ar lasījumu no poētiskām un pravietiskām grāmatām. Bez tam izdalīju īpašas tēmas, kas attiecas uz manu situāciju. Jeruzālemes pilsēta, lūgšanas spēks, dažādās dievkalpošanas formas, jo meklēju atrast savu pašas, Dieva nozīmēto kalpošanu Jeruzālemē. Līdz tam Dievs mani bija vadījis galvenokārt caur lūgšanām. Katru atsevišķu tēmu Bībelē apzīmēju ar atšķirīgas krāsas zīmoli, ar zilo Jeruzālemi, ar zaļo lūgšanu, ar sarkano kalpošanu, pasvītrojot katras nodaļas virsrakstu atbilstošā krāsā. Dienas beigās es salīdzināju vienā krāsā pasvītrotās nodaļas 3 galvenajās Bībeles daļās un biju pārsteigta, ka tās sniedz gaismu, sekojot viena otrai. Vēl cita vajadzība, ko ievēroju, bija uzlabot manas angļu valodas zināšanas. Nolēmu, ka to var lieliski apvienot ar Bībeles lasīšanu. Saliku kopā abas savas Bībeles, lasot iesākumā dāniski un tad angliski. Līdz ko domāju, ka esmu apguvusi kādu jaunu frāzi, es to centos pielietot savā sarunā ar Miss Ratklifu. Laiku pa laikam es viņu sasmīdināju, sakot, ka esmu apjozusi savu mēteli vai uztaisījusi savu prīmusu. Viņa skaļi smējās, kad es stāstīju, ka mani trauki ir pilni ar prieku. Papildus atlicināju laiku lūgšanai par saviem bijušajiem kolēģiem Korsoras skolā. Atcerējos, kā viņi katru dienu sapulcējas skolotāju istabā, rīta kafijas pārtraukumā un ņemot vērā laika nobīdi, es sāku lūgt par viņiem šajā īpašajā laikā, lūdzot Dievam, lai viņš sev vien zināmā veidā tiem dara sevi reālu, kā to bija darījis pie manis.
Neilgi pēc tam Miss Ratklifa man ieteica mācīties vietējo valodu, jo ātrāk jūs sāksiet mācīties šīs zemes valodu, viņa teica, jo labāk būs. Ar kādu valodu jūs ieteiktu sākt, es jautāju. Nav nekādas vajadzības zināt ebreju valodu. To reti kurš lieto, Miss Ratklifa atteica. Šeit dzimušie jūdi galvenokārt runā arābiski. Arābiski. Tie, kas šeit ieceļojuši, runā tās zemes valodā, no kurienes tie ieceļojuši, un kādā idiša dialektā. Arābu valoda būs vajadzīga visvairāk. Sieviete, kas svētdienas rītā spēlēja klavieres, ir valodas skolotāja. Sarunāju šo arābu skolotāju sniegt man 5 atsevišķas mācību stundas nedēļā par $2. Pēc pirmajām 2 nedēļām biju gatava padoties. Dažas skaņas, it īpaši līdzskaņi, nelīdzinājās nekam manā vai citā kādā valodā, ko jebkad biju dzirdējusi. Man sāpēja kakls pūloties tos izteikt. Rakstveida forma bija pilnīgi nepazīstama. No labās uz kreiso pusi ar 3 atšķirīgiem burtu veidiem, atkarībā no tā, kurā vārda daļā tie atrodas. Gramatika bija nemazāk savāda. Mana skolotāja pastāstīja, ka pastāv 40 atšķirīgi arābu vārdi, kas apraksta kamieli. Likās, ka līdz pat dzīves galam nespēšu apgūt šādu valodu. Savas arābu valodas studiju cīņas pašā karstumā palīdzība un iedrošinājums nāca no pilnīgi negaidītas puses. Bez Marijas pie Miss Ratklifas dzīvoja vēl viena vecāka, akla arābu sieviete vārdā Nīmeha. Satiekoties ar daudziem misionāriem, Nīmeha bija ieguvusi labas angļu valodas zināšanas. Viņa regulāri lasīja angļu bībeli Braila rakstā. Viņai sagādāja prieku to no atmiņas citēt savā piesmakošajā zemajā balsī. Kā daudzi akli cilvēki, viņa spēja kompensēt acu gaismas trūkumu ar īpašu jūtīgumu un uztveri citās sfērās. Bez citu palīdzības Nīmeha ikdienas devās lejā uz vecpilsētu un tur pavadīja vairākas stundas. Viņai bija spējas uzsākt sarunas ar cilvēkiem, un gandrīz katra saruna beidzās daloties ar tiem par ticību uz Kristu. Es to saucu par zvejošanu, viņa izskaidroja. Es cenšos paklausīt mūsu kunga vārdiem, būt par cilvēku zvejnieku. Nīmehai bija gan laiks, gan pacietība, kas bija vajadzīga, lai man palīdzētu cīņā ar arābu valodu. Katru dienu pēc valodas mācīšanās stundām ar mani turpināja nodarboties Nīmeha atkal un atkal, kopā ar mani atkārtojot iemācītās frāzes un vārdus, kamēr mana izruna viņu apmierināja. Man vajadzēja 20 vai 30 reižu atkārtot vārdu, kamēr Nīmeha izsaucās El-Hamd il-Allah, paldies Dievam, tas nozīmē, kas norādīja, ka esmu sasniegusi vajadzīgo līmeni. Es bieži pavadīju Nīmehu viņas zvejā, līdz Jāfas vārtiem un tad devos tālāk pati izpētīt jaunas vietas ārpus vecpilsētas sienām.
Ieejot pastā, lai palūkotos, vai nav pienākusi kāda vēstule no Dānijas, taču kastīte vienmēr bija tukša. Vairākas reizes redzēju sievieti, kas man atgādināja atklāsmē skatīto, tomēr tā nekad nebija īstā. Nācu pie slēdziena, ka nav visai gudri prātu aizņemt ar domām par viņu. Ja Dievam labpatīks atļaut man ar viņu satikties, viņš to noorganizēs savā veidā un laikā. Atgriežoties mājās pēc vienas no šādām pastaigām iekļuvu jūdu bēru ceremonijā. Pa priekšu gāja 4 vīrieši, nesot nestuves un tajās ielikto mirušo ķermeni. Ietītu krāsotā palagā, aizmugurē bija raudātāji, pa priekšu gāja vīrieši ģērbušies melnā, viņu galvas sedza melnas cepures, aiz viņiem sievietes ar izjukušiem, brīvi izlaistiem matiem. To visu pavadīja raudas augstos toņos. Vīriešu un sieviešu acīs izpaudās bezcerīgas bēdas. Es nekad nebiju redzējusi, ka cilvēki demonstrē tik šausmīgas nāves bailes. Cik ļoti viņiem bija vajadzīgs uzzināt par to, kas teica pie Lācara kapa: es esmu augšām celšanās un dzīvība. Skatīt Jāņa 11:25. Kad biju Jeruzalemē pavadījusi jau vairāk nekā 3 nedēļas, beidzot savā paskastītē atradu vēstuli no mātes. Drebēja rokas to atverot. Izlasīju to vienā paņēmienā pie atslēgtās kastītes. Mātes vēstule bija pilna ar vietējā rakstura ziņām. Inge, pastnieka meita, bija apprecējusies ar amerikāņu jūrnieku. Hans Peters, mans bērnības draugs, bija kļuvis par mūsu vietējās bankas pārvaldnieku. Kad tiku līdz pēdējam teikumam, manas acis pieplūda asarām. Māte bija parakstījusies: tava mīlošā un lūdzošā māte. Tajā pašā dienā atceļā no pasta es apstājos pie grāmatnīcas un nopirku arābu bībeli. Tagad uz mana galda bija 3 bībeles – dāņu, angļu un arābu. Kādu dienu es lielīgi stāstīju Nīmehai, ka esmu izlasījusi savu pirmo bībeles pantu arābu valodā. Kas tas bija par pantu, viņa prasīja. Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas 1. pants. Cik ilgu laiku tas jums prasīja? Apmēram 2 stundas. Elhamd il-Allah, Nīmeha iesaucās. Tas nozīmēja paldies Dievam. Kādu rītu novembra vidū, mēnesi pēc ierašanās Jeruzalemē, es pamodos ar savādu izjūtu, ka pasaule man apkārt ir izmainījusies. Gaisā dunēja it kā milzu bungas. Sākumā nesapratu, kas noticis, tad pēkšņi nāca apskaidrība. Līst lietus! Varēju to redzēt cauri sava loga dzelzs slēģiem. Vairākas minūtes es stāvēju pie loga sajūsmināta, nespējot novērst skatienu no lietus. Tās nebija lietus piles, bet gan lietus gāze, piepildot visu redzamo ar ūdeni. Pirmo reizi pēc ierašanās Palestīnā redzēju lietu. Tas bija ilgi gaidītais pirmais lietus. Pārtraucot sausuma periodu, kas bija ilgs no aprīļa. Lietus lija bez pārtraukuma visu dienu un nakti. Temperatūra manā istabā nokritās vairāk nekā par 20 grādiem.
Sienas un grīda piesūcās ar mitrumu. Kad pavilku ar pirkstu, pa to palika mitra svītra. Vakarā man vajadzēja savākt visas segas, ko biju atvedusi no Dānijas, lai saglabātu siltumu, bet nākošās dienas agrās rīta bībeles lasīšanas laikā man vajadzēja uzvilkt mēteli. Ceļā cauri vecpilsētai atcerējos ielu, kur pārdeva visdažādākās apsildīšanas sistēmas. Kad lietus bija beidzies, devos uz šo vietu. Gāju pa bieziem dubļiem, kuri tikai pirms dažām dienām bija bijuši putekļi. Sekojot Marijas, piemēram, iegāju daudzajos nodalījumos un jautāju pēc cenas. Beidzot atradu krāsniņu, kas likās derīga, un piedāvāju pārdevējam pusi no naudas, ko viņš prasīja. Man par pārsteigumu viņš nekavējoties piekrita. Sapratu, viņš bija gaidījis, ka es iesākšu ar daudz mazāku cenu. Paņēmu savu krāsniņu aiz roktura un devos mājās. Ejot garām vīrietim ar grozu uz muguras, sajūtu kārdinājumu likt viņam nest šo krāsniņu, taču tad prātā izdarīju ātrus aprēķinus. Par krāsniņu biju samaksājusi $4,32, man bija atlikuši $3 somiņā un $30 ceļojumu čekos. Sapratu, ka labāk krāsniņu nesīšu pati. Novembra beigās saņēmu vēstuli no Valborgas. Pagājušo svētdienu devos uz vasarsvētku draudzi. Mācītājs Rasmusens lūdza par mani, un es sāku runāt mēlēs. Tagad saprotu, kas jūs darīja tik laimīgu, pat tad, kad visi bija nostājušies pret jums. Jūs nekad neuzminēsiet, kur es tagad strādāju. Pie Miss Dormas. Viņa atnāca pie manis pirms mēneša un lūdza, vai nevēlos strādāt pie viņas. Viņa turpināja mani izvaicāt par jums, prasīja, kas darīs tādas izmaiņas jūsu dzīvē. Taisnību sakot, domāju, ka viņu tas viss ļoti interesē, bet viņa kautrējas to izrādīt. Tas nozīmē, ka no šodienas man jālūdz vismaz 2 reizes vairāk par Ernu Stormu, es noteicu pie sevis. Laiku pa laikam, vērojot naudu izsīkstam, es apsvēru iespēju meklēt darbu. Varbūt šeit bija kāda skola, kurā varēju pasniegt stundas, taču atcerējos, ka manā pasē bija vīza ar ierakstu, ka man nav atļauts strādāt. Vai mēģināt mainīt vīzu? Katru reizi, kad domāju par to, pazaudēju savu iekšējo mieru. Sapratu, ka svētais gars man saka augsts. Ja Dievam būtu man jādod kādas norādes uz darbu, viņš man tās dotu. 2 nedēļas pēc Valborgas vēstules saņēmu vēstuli nepazīstamā rokrakstā, sūtītu no Beirutas, Libānā. Kas man varēja rakstīt no Beirutas? Es tur neviena nepazinu. Vēstule bija dāniski. Zem virsraksta Dāņu misija Bībeles zemēs bija sacīts: Dārgā Miss Kristensena, jūsu vārdu man iedeva Pedersena kungs, valsts skolas direktors Korsorā. Viņš man pavēstīja, ka jūs strādājat pie viņa par mājturības zinātņu vadītāju, un ka tagad atrodaties Jeruzalemē. Rakstu jums, lai vaicātu, vai jūs nevēlētos strādāt par mājturības zinātņu speciālistu meiteņu skolā šeit, Beirutā? Mums ir apmēram 200 skolnieku, un mēs ceram paplašināt
mājturības zinātņu nodaļu. Zināmā mērā mēs jūtam, ka tā varētu kļūt par vienu no vissvarīgākajām mūsu misijas nozarēm Libānas iedzīvotājiem. Libāna ir pievilcīga zeme ar pirmšķirīgu klimatu un ainavām, kas nav salīdzināmas ne ar kādām citām vietām pasaulē. Jūsu algu maksās misijas vadība. Tā būs mazāka nekā jūs saņēmāt, būdama valsts skolotāja Dānijā, tomēr visas jūsu personīgās vajadzības tiks apmierinātas, un pēc 10 gadu kalpošanas jūs varēsit saņemt pensiju. Lūdzu, rūpīgi apsveriet šo priekšlikumu, vēlamies saņemt ziņas, cik ātri vien iespējams. Patiesi jūsu Marta Ditlofsena, direktore. Katru reizi lasot frāzi mājturības zinātnes, mana sirds sāk sist nedaudz straujāk. Tā bija joma, kurai tik ilgi bija veltījusi savu dzīvi. Kāda privilēģija iepazīstināt ar šo tematu meitenes mazāku iespēju zemē. Sāku pārdomāt darba metodes. Daudzas atziņas, kas bija sekmīgas darbā kursorā, nāktos vienkāršot. Vai tas varētu būt, ka Dievs man atver durvis Libānā? Jeruzālemē atrados jau 2 mēnešus, bet nekas man šeit nebija pavēries. Nauda bija gandrīz beigusies un liekas nevienam es šeit nebiju vajadzīga. Izlasīju vēstuli 2 reizes, tad ieliku to savas bībeles beigās. Nākošajās dienās es to vairāk kārt izņēmu un daudzas reizes pārlasīju, tomēr nespēju pieņemt lēmumu. Pēc pirmās lietus gāzes, kas iezīmēja ziemas iestāšanos, sākās ļoti nepastāvīgs laiks, spožas un saulainas dienas mijās ar vējainām un lietainām, lietus lija 8 vai 10 stundas bez pārtraukuma. Kādu dienu nejaušs sniegputenis atgādināja, ka pēc nedēļas būs Ziemassvētki. Biju saņēmusi Ziemassvētku apsveikuma kartiņas no savām māsām Dānijā, no skolotājiem Korsorā un dažus citus sveicienus. No Sorena neviena vārda. Biju saņēmusi tikai vienu dāvanu, brīnišķīgu, gaiši zilu svīteri, ko man bija nodījusi māte. Pirmo reizi es pavadīšu Ziemassvētkus tālu no mājām. Parasti gaidīju Ziemassvētkus ar sajūsmu, kas mani pavadīja visu mūžu kopš bērnības, taču šogad Ziemassvētku tuvošanās mani pildīja ar drūmām, gandrīz neciešamām domām. Miss Ratklifa bija uzaicinājusi mani Ziemassvētku dienā uz pusdienām, taču man īstā svinēšana vienmēr ir bijusi Ziemassvētku vakarā. Kā es tos varēju svinēt viena, augstā, drēgnā akmens istabā bez draugiem vai radiniekiem? Apsēdos un sāku apsvērt savu finansiālo stāvokli. Pirms dažām dienām biju izmainījusi naudā savus pēdējos ceļojumu čekus. Biju samaksājusi Miss Ratklifai istabas īri $8 par decembri. Biju tāpat samaksājusi arābu skolotājai par nostrādāto laiku. Pēc pārtikas un degvielas iegādes lampai un krāsnī man bija atlikuši apmēram $4. Nespēju izskaidrot kāpēc, taču jūtu, ka jāiztērē visa atlikusī nauda līdz Ziemassvētkiem. Pēc tam, kas zina, kas var notikt.
Ziemassvētku vakarā ap 4:30 es iededzu gaismu un sāku gatavot Ziemassvētku vakariņas. Uz prīmusa olīvu eļļā uzcepu mazu lielopa gaļas gabaliņu ar kartupeļiem un olu, tomēr vēl joprojām cīnījos ar savām atmiņām par aitu galvām uz miesnieka grīdas. Desertā uzkodu saldu lipīgu kūku sauktu bakalāvi, ko nesen biju nopirkusi vecpilsētā, piedzērusi tasi stipras kafijas. Man bija jāmācās uz prīmusa gatavot kafiju pēc dāņu paraduma. Maisot kafiju, es iztēlojos savu ģimeni mājās. Varēju redzēt garo ēdamistabas galdu piekrautu no malas līdz malai ar visādām delikatesēm, ko mīlēju kopš bērnības. Ingrīdas vīrs gāja no krēsla pie krēsla, ielejot tumši sarkano vīnu kristāla glāzēs, kamēr tālākajā galā Kezijas vīrs Knuts pacēla papīra karodziņus no zos cepeša. Centos iztēloties māti, taču nez kāpēc to nespēju. Ilgojos pēc smaida viņas sejā. Tad uznāca tik spēcīga vientulība, kādu biju jutusi tikai stāvot pie kuģu piestātnes Marseļā. Es cīnījos ar asarām, ar piespiešanos pabeidzu ēst pāri palikušo ēdienu un uzliku uz galda savu dāņu bībeli. Tajā vakarā man nebija noskaņojuma uz angļu valodu, arī uz arābu ne. Vēlējos vienīgi savas mātes valodu. Atverot bībeli, izkrita vēstule no Beirutas. Man tā nebija jālasa. Varēju saturu noskaitīt no galvas. Strādāt par mājturības zinātņu speciālistu. Libāna ir pievilcīga zeme, visas jūsu personīgās vajadzības tiks apmierinātas. Vai šis tiešām bija tas darbs, ko Dievs gribēja, lai es daru? Lai izmantoju Jeruzālemi kā soli ceļā uz Beirutu? Iepriekšējā vakarā mana bībeles lasīšana bija noslēgusies ar 136. psalmu. Pievērsos nākošajam psalmam un sāku lasīt. Tas bija tas pats, ko biju lasījusi pirmajā vakarā, kad pārcēlos dzīvot šajā istabā. Ja es tevi aizmirstu, Jeruzāleme, tad lai nokalst mana labā roka, mana mēle, lai līp pie augslējām, ja es tevi nepieminētu, ja es neatzītu Jeruzālemi par savu augstāko prieku. Psalms 137, 5. un 6. pants. Vai es patiešām tā to sapratu? Ja jā, jautājums ir skaidrs. Biju vaicājusi Dievam man parādīt vietu, ko viņš man nozīmējis, un viņš to man bija devis. Tā bija Jeruzāleme, nevis Beiruta, nevis kāda cita vieta pasaulē. Nekas to nespēja mainīt. Ja tas nozīmēja vientulību vai pat badu, tad labāk cietīšu vietā, kur Dievs man ir nolicis būt. Mans mērķis bija atrasties Jeruzālemē. To nespēs mainīt nekādas personīgas vēlēšanās vai aprēķins. Problēmu varēja atrisināt tikai vienā veidā. Paņēmu pildspalvu un sāku rakstīt vēstuli Martai Ditlovsenai, Beirutā,
Sākumā meklēju atbilstošus vārdus, bet tad tie nāca paši. Pateicos viņai par vēstuli un viņas pievilcīgo piedāvājumu. Tomēr izskaidroju, ka mans aicinājums no Dieva ir atrasties Jeruzālemē un vienīgi tur. Noslēgumā rakstīju: man jāatzīstas, ka vēl joprojām nezinu, kādam darbam Dievs mani ir atvedis uz Jeruzālemi. Tomēr spēju vienīgi meklēt viņu, viņam uzticēties un soli pa solim paklausīt tikai viņa ceļiem. Pēc aploksnes noformēšanas un aizlīmēšanas es to uzliku uz piederumu kastes, gatava savā nākošajā pastaigā to aiznest uz pastu. Tad pagriezos un paskatījos istabā. Nekas nebija izmainījies, kaut gan viss izskatījās savādāk. Tās pašas koka mēbeles, akmens grīda, kailais loks, neatkarīgi no tā, cik kaila vai vienkārša, taču tā bija mana vieta. Atrados šeit, paklausīdama Dievam. Nekas cits nebija svarīgs. Sāku just ceļamies iekšēju prieku, kas, kā zinu, nāk no svētā gara. Skatiens pievērsās slotai stūrī. Atceros, kā biju dejojusi ar to vakarā, kad Dievs mani piepildīja ar svēto garu korsorā. Grīdai nebija vajadzības pēc slaucīšanas, bet man bija jāizsaka jūtas, kas kāpa manī. Paķēru slotu un izdarīju ar to slaucīšanas kustības, virzoties uz durvīm. Šaubas, vācieties projām, es sacīju, grūžot slotu pret durvīm, jums šeit nav vietas, un arī tev vientulība, vēl viena kustība ar slotu, un tu depresija, un tu vienaldzība, vēl dažas kustības ar slotu. Pazūdiet jūs visas, es atsakos no jums visām. Uz mirkli apstājos un uzgūlos slotai, lai atgūtu elpu. Pēkšņi nāca cita doma. Un tu, pašnožēla, arī pazūdi, sacīju, izdarot pēdējo kustību. Tad palūkojos vēlreiz pāri istabai. Starp citu, sacīju pie sevis, pirmie Ziemassvētki tika svinēti lopu kūtī. Tas, kas atrodas šeit, ir luks. Manas acis pievērsās bībelei, kas bija atvērta zem lampas. Ejot ap galdu, es paķēru savu zilo zīmuli un rūpīgi pasvītroju tikko kā izlasītās rakstu vietas. Kad biju nonākusi pie pēdējās frāzes, to pasvītroju dubultīgi. Ja es neatzītu Jeruzālemi par savu augstāko prieku,